Šajā video mēs apskatīsim lielākās megastruktūras, kas uzceltas uz ūdens. Tāpēc sāksim. 10. numurs. Venēcijas mosta plūdu barjeras. Tiem, kas nezina, zem jūras ir milzīgas barjeras, kas spēj aizsargāt Venēciju no smagiem plūdiem. Šo sistēmu sauc par mostu. Tā sastāv no 78 lielām tērauda vārtiem. Tās ir izvietotas 3 ieejās, kas savieno Venēcijas lagūnu ar Adrijas jūru. Kad ūdens līmenis ir normāls, vārti vienkārši guļ uz jūras gultnes. Tie ir paslēpti lielās betona konstrukcijās. No virspuses tos nevar redzēt. Ūdens un kuģi var brīvi pārvietoties pār tiem. Bet, kad tuvojās ļoti augsts paisums vai vētras vilnis, vārti tiek piepildīti ar saspiestu gaisu. Gaiss izspiež ūdeni no katriem vārtiem. Tādējādi tie sāk peldēt un pamazām paceļas vertikāli. Kad visi vārti ir pacelti, tie bloķē ūdeni no Adrijas jūras. Pārāk augsts ūdens nevar iekļūt lagūnā. Tādējādi samazinās iespēja, ka Venēcija tiks apludināta. Pilsētā ir nepieciešama šāda aizsardzība, jo tā atrodas zemā vietā. Venēcija ir uzcelta uz daudzām mazām salām, saklā lagūnā. Tajā ir daudz kanālu, vecu baznīcu, māju, laukumu un ēku, kas stāv jau vairākus gadsimtus. Taču dažās Venēcijas daļās zeme pamazām grimst. Vienlaikus turpina celties arī jūras līmenis. Kad vienlaikus ir augsts paisums, stiprs vējš un vētras vilnis, ūdens no lagūnas pārplūst pilsētā. Venēcijas iedzīvotāji to sauc par aqua alta, jeb augstu ūdeni. Kad tas notiek, aplūst ielas, veikali, mājas, baznīcas un laukumi. Viena no pirmajām aplūstošajām vietām ir Svētā Marka laukums, jo tas ir viena no zemākajām pilsētas daļām. 1966. gadā Venēcija piedzīvoja vienu no šādiem gadījumiem. Tas bija viena no vissmagākajiem plūdiem tās vēsturē. 2019. gadā tā atkal piedzīvoja smagus plūdus. Paisuma sasniedza 187 cm augstumu. Ūdens ieplūda veikalos un ēkās. Daudz mantu un svarīgas pilsētas daļas tika sabojātas. Atkārtotu plūdu dēļ Itālijas valdība izstrādāja risinājumu, lai aizturētu ūdeni, pirms tas sasniedz Venēciju. MOAS izpēte sākās jau 80. gados, taču pagāja daudzi gadi, līdz tas tika pabeigts. Bija jāizpēta dizains, tā ietekme uz dabu, būvniecības metodes un pareiza vārtu izmantošana. Projekta izmaksas pieauga līdz vairāk nekā 5 miljardiem eiro. Turklāt tas bija iesaistīts lielā korupcijas skandālā. 2014. gadā daudzi amatpersonas un uzņēmēji tika apsūdzēti kukuļu pieņemšanā un naudas izkrāpšanā no projekta. Šī iemesla dēļ būvniecība vēl vairāk aizkavējās. 2020. gada 3. oktobrī MOAS pirmo reizi pilnībā tika izmantots, lai aizsargātu pret augsto paisumu. Vārti tika pacelti pirms pārmērīgs ūdens no jūras varēja iekļūt lagūnā. Ūdens līmenis lagūnā palika zemāks. Šī iemesla dēļ Venēcijas centrs izvairījās no gaidītajiem smagajiem plūdiem. Kopš tā laika vārti tiek izmantoti, kad draud bīstams paisums. Taču mūs nespēja atrisināt visas Venēcijas problēmas. Tas nevar apturēt jūras līmeņa celšanos, tas arī nevar apturēt pakāpenisku pilsētas grimšanu. Tas ir kā barjera, kas uz laiku aiztur pārmērīgu ūdeni no jūras. Vārti arī nevar palikt pacelti ilgu laiku. Lagūnai ir nepieciešama regulāra ūdens ieplūšana un izplūšana. Tas ir svarīgi zivīm, augiem un citai dzīvībai šajā apgabalā. Kad vārti ir aizvērti, arī lielajiem kuģiem ir grūti iekļūt un izkļūt. Tāpēc tos paceļ tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams. MOAS nav pastāvīgs risinājums visām Venēcijas problēmām, taču pašlaik tā ir lielākā pilsētas aizsardzība pret smagiem plūdiem. Zem ūdens ir 78 lieli vārti, kas ir gatavi pacelties, kad visa Venēcija ir apdraudēta. 9. numurs – Ēresunda tilts un zemūdens tunels. Starp Dāniju un Zviedriju ir pārēja, kas sākas kā tilts, taču tas pēkšņi pazūd jūras vidū. Tas nav pārtraukts. Tā nākamā daļa tika speciāli novietota zem ūdens. Tas ir Ēresunda savienojums. Šis savieno Kopenhāgenu Dānijā un Malmē Zviedrijā. Visa pāreja ir gandrīz 16 km gara. Tā sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmā ir gandrīz 8 km garš tilts no Zviedrijas. Otrā ir mākslīga sala ūdens vidū. Trešā ir 4 km garš tunelis, kas ved uz Dāniju. Ja ceļosi no Zviedrijas, vispirms šķērsosi lielo vanšu tiltu. Tam ir augsti torņi un lielas tērauda troses, kas notur tilta vidusdaļu. Pa augšu pārvietojas automašīnas un kravas automašīnas, pa apakšējo daļu brauc vilcieni. Pēc tilta tu nonāksi mākslīgajā salā, ko sauc par Peberholmu. Šeit ceļš un dzelzceļš pamazām nolaižas lejup.
līdz tie ieiet tunelī zem jūras. Pēc 4 kilometriem tunelis iznāk ārā netālu no Kopenhāgenas lidostas. Bet kāpēc tiltu vienkārši nepagarināja līdz Dānijai? Galvenais iemesls ir lidosta. Kopenhāgenas lidosta Dānijā ir ļoti tuvu. Tā atrodas pašā pārejas galā. Ja viņi būvētu augstu tiltu šajā daļā, tas varētu traucēt lidmašīnām, kas nolaižās un paceļās. Ir arī jāpaliek atvērtam lielo kuģi ceļam. Daudzi kuģi šķērso Ēresunda šaurumu. Ja augsta posma vai zema tilta daļa atrodas nepareizā vietā, tā var bloķēt kuģošanas ceļu. Tāpēc tā vietā, lai paceltu tiltu, viņi nolaida ceļu un dzelzceļu zem jūras. Šādā veidā lidmašīnas var brīvi pārvietoties gaisā. Kuģi brīvi pārvietojas pa ūdens virsmu, bet zem tiem brauc automašīnas un vilcieni. Visu tuneli neizrakta kā parastu tuneli. Inženieri vispirms izgatavoja lielas betona sekcijas būvlaukumā. Katru sekciju nogādāja uz jūru. Pēc tam katru no tām iegremdēja izraktajā jūras gultnes daļā. Sekcijas tika savienotas un pēc tam pārklātas. Ir atsevišķs tunelis transporta līdzekļiem un atsevišķs tunelis vilcieniem. Ir arī avārijas eja, ko var izmantot negadījuma, ugunsgrēka vai cilvēku evakuācijas gadījumā. Svarīga ir arī Peverholmas sala. Tā nav dabiska sala. Tā tika izveidota izmantojot akmeņus, smiltis un materiālus, kas tika izrakti no jūras gultnes, būvējot tiltu un tuneli. Tās garums ir aptuveni 4 km. Uz tās nav pastāvīgi iedzīvotāji. Tā nav arī izveidota par lielu turisma zonu vai dzīvojamo rajonu. Pēc būvniecības tā tika vienkārši atstāta neskarta. Tur auga augi, cilvēku piekļuvi ir ierobežota, lai nesabojātu dabu. Laikam ejot, tā kļuva par mājvietu putniem, kukaiņiem, augiem un citiem maziem dzīvniekiem. Tika arī rūpīgi izpētīta projekta ietekme uz jūru. Orisona šaurums ir svarīgs ūdens ceļš starp Baltijas jūru un Ziemeļjūru. Ja tilti balsti tiek novietoti nepareizi, tie var aizkavēt vai mainīt dabisko ūdens plūsmu. Tas var ietekmēt oksidāciju, ūdens sāļums, zivis un cita jūras dzīvība. Tāpēc inženieri pielāgoja balstu attālumu un formu, lai ūdens plūsma netiktu pārāk stipri traucēta. Viņi arī uzrauga jūras stāvokli pirms, būvniecības laikā un pēc tās. Liela ietekme bija arī pārējai starp Dāniju un Zviedriju. Pirms tās galvenais tiešais savienojums starp Kopenhāgenu un Malmē bija prāmis. Pasažieriem bija jāgaida, jāiekāp kuģī un jāpārceļas pāri jūrai. Kad 2000. gada 1. jūlijā tika atvērta Ēresunda savienojums, ceļojums kļuva daudz ātrāks un ērtāks. Tagad automašīnas, kravas automašīnas un vilcieni varēja braukt tieši pāri. Daudzi cilvēki tagad dzīvo vienā valstī, bet strādā vai mācās citā valstī. Arī preču pārvadāšana un nokļūšana uz Kopenhāgenas lidostu kļuva daudz ātrāka. Tāpēc Kopenhāgenas un Malmes bizness, darbs un transports kļuva ciešāk saistīti. Taču Dānija un Zviedrija joprojām ir dažādas valstis. Joprojām ir robežu kontroles, kas var palēnināt pārvietošanos. Labākais šajā projektā ir tas, kā tas risina daudzas problēmas. Bija nepieciešams nodrošināt ceļu gan automašīnām, gan vilcieniem, nedrīkstēja traucēt kuģiem, lidmašīnām lidostas tūmā bija jābūt drošām. Un bija jānodrošina, lai dabiskā ūdens plūsma jūrā saglabātos. Tāpēc viņi izveidoja tiltu, kas nolaižās uz mākslīgas salas un turpinās kā tunelis zem ūdens. Tā tilta pazušana jūras vidū nav kļūda. Tieši tā ir vissvarīgākā visa dizaina daļa. Numurs 8. Hongkongas Džuhai Makao tilts ir garākā jūras šķērsošanas sistēma pasaulē. Tā kopējais garums ir 55 km, un tas savieno Hongkongu, Džuhai un Makao, Ķīnas dienvidos. Tas nav tikai taisns tilts, tas sastāv no gariem tiltiem, mākslīgām salām un tuneļa zem jūras. Tās galvenā daļa ir gandrīz 23 km garš tilts. Nonākot jūras vidū, ceļš nolaižās uz mākslīgās salas un ieiet 6,7 km garā zemūdens tunelī. Tunela otrā galā ceļš atkal iznāk virszemē uz citas mākslīgās salas, pirms turpinās kā tilts. Šis posms tika izbūvēts kā tunelis, lai galvenais ceļš lielajiem kravas kuģiem paliktu atvērts. Tā vietā, lai kuģi brauktu zem augsta tilta, tie pārvietojas virs tuneļa, kamēr automašīnas atrodas zem jūras. To bija grūti uzbūvēt, jo kuģošanas ceļš ir aktīvs, turklāt šo vietu bieži skar spēcīgas vētras. Visa pārēja tika izstrādāta tā, lai izturētu stipru vēju un zemestrīces. Pērļu upes grīvas apkārtnē dzīvo arī ķīniešu baltie delfīni, tāpēc bija nepieciešams uzraudzīt būvniecības ietekmi uz viņu dzīves vidi. Galvenā būvniecība sākās 2009. gadā un pārēja tika atklāta 2018. gada 24. oktobrī.
Tādēļ ceļojums starp Hongkongu, Džuhai un Makao kļuva daudz ātrāks. Iepriekš garais sauszemes ceļš bija dārgs. Tagad to var paveikt daudz īsākā braucienā. Tas ir atkarīgs no satiksmes un robežu pārbaudēm. Visiespaidīgākais šeit ir tā dizains. Kad kuģim jāaizbrauc, tiltu necēla augstu. Tā vietā viņi visu ceļu nolaida zem jūras. 7. Temzas barjera. Pie Temzas upes ir milzīgas tērauda vārti, kas aizsargā Londonu no smagiem plūdiem. Šī ir Temzas barjera. Tā atrodas Vulvičā, Londonas austrumu daļā. Te ir 10 tērauda vārti, kas bloķē upi. Vienā posmā tā platums pārsniedz 500 metrus. Kad ūdens līmenis ir normāls, galvenie vārti ir nolaisti upes apakšā, tādēļ kuģi var brīvi izbraukt cauri. Bet, kad tuvojas augsts ūdens no Ziemeļjūras, vārti tiek pacelti un pagriezti. Kad tie aizveras, vētras uzplūds tiek aizturēts pirms tas sasniedz centrālo Londonu. Tas ir svarīgi, jo spēcīga vētra Ziemeļjūrā var ieplūdināt milzīgu ūdens daudzumu Temzas upē. Ja šī vētra sakrīt ar augsto paisumu, upe var pārplūst un apludināt zemākās pilsētas daļas. Var tikt ietekmētas mājas, uzņēmumi, transporta sistēma un svarīgas valdības ēkas. Celtniecība sākās 1974. gadā. Barģera sāka darboties 1982. gadā, un oficiāli tā tika atklāta 1984. gadā. 4 lielākie vārti ir 61 metri plati katrs. Katri vārti sver vairāk nekā 3000 tonu. Visa barjera var tikt aizvērta aptuveni 90 minūšu laikā. Taču tas jāizdara pirms augstā ūdens līmeņa ierašanās. Tāpēc plūdu eksperti rūpīgi uzrauga laikapstākļus, vēju, paisumu un ūdens kustību Ziemeļjūrā. Ja viņi redz, ka Londonā draud briesmas, viņi aizver barjeru. Šī barjera jau daudzkārt ir tikusi izmantota kopš tās darbības sākuma. Taču risks pieaug jūras līmeņa celšanās un klimata pārmaiņu dēļ. Sākotnēji tika paredzēts, ka tās galvenais eksploatācijas laiks būs tikai līdz 2030. gadam. Taču pēc apvienotās karalistes vides aģentūras teiktā, pateicoties apkopai un uzlabojumiem, tā varētu turpināt aizsargāt Londonu līdz pat 2070. gadam. Tas ir iekļauts arī Temzas estuāra 2100 plānā. Šī plāna mērķis ir stiprināt Londonas aizsardzību pret plūdiem līdz gadsimta beigām. Pašlaik Temzas barjera turpina uzraudzīt situāciju. Tā ir klusa, kad upe ir normālā stāvoklī, bet kad ūdens līmenis paaugstinās, tās lielie vārti kalpo kā Londonas galvenā aizsardzība. Šis ir Itaipu dambis. Uz Brazīlijas un Paragvajas robežas atrodas viens no lielākajiem hidroelektriskajiem dambiem pasaulē. Tā ir Itaipu dambi. Tā tika uzcelt uz Paranas upes, un to kopīgi pārvalda Brazīlija un Paragvaja. Tā ražo elektrību, izmantojot spēcīgo ūdens straumi no rezervuāra, kas tiek novadīta caur lielām turbīnām. Un šī griešanās tiek izmantota generatoros vai ražot elektrību. Itaipu dambim ir 20 ģenerējošās vienības. Katra no tām spēj saražot 700 megavatus. Apvienojot tās, dambja kopējā jauda ir 14,000 megavatu. Liela daļa Paragvajas elektroenerģijas nāk no šejienes. Tas nodrošina arī svarīgu elektroenerģijas piegādi Brazīlijai. Visa dambja garums ir gandrīz 8 km, un tā augstākā daļa sasniedz 116 metrus. Lielā būvniecība sākās 1975. gadā. Lai to uzbūvētu, bija nepieciešams novirzīt daļu no Paranas upes. Strādnieki izraka lielu kanālu, lai ūdenim būtu cits ceļš, kamēr dambis tika būvēts. Miljoniem kubikmetru zemes un akmeņu tika izrakti. Vairāk nekā 12 miljoni kubikmetru betona tika izmantoti visā projektā. Taču šīs būvniecības cena bija liela. Kad ūdenskrātuve tika piepildīta, milzīga zemes platība tika apludināta ar ūdeni. Tajā ietilpa meži, opienas un Guaira ūdenskritumi. Tas agrāk bija viena no spēcīgākajām ūdenskritumu sistēmām pasaulē. Daudzas ģimenes un pamatiedzīvotāju kopienas arī zaudēja savas mājas un zemi, ko tās bija izmantojušas jau ilgu laiku. Tāpēc pat ja Itaipu ražo atjaunojamo elektroenerģiju, tas nenozīmē, ka tas nekaitē dabai un cilvēkiem. Svarīga šīs vēstures daļa ir arī Brazīlijas un Paragvajas vienošanās. Saskaņā ar viņu līgumu abām valstīm ir tiesības uz pusi no Itaipu saražotās elektroenerģijas. Taču Paragvajai ir mazāks elektroenerģijas patēriņš, tāpēc tās pārpalikumu tā nodod vai pārdod Brazīlijai saskaņā ar panākto kārtību. Vairākus gadus spriedzi radīja cenas un maksājumi par šo elektroenerģiju. Tāpēc abas valstis vairāk kārt ir apspriedušas, kā padarīt savu vienošanos taisnīgāku. Itaipu vairs nav vienmēr pirmajā vietā pēc saražotās elektroenerģijas apjoma gadā, taču tā joprojām ir viena no visspēcīgākajām un viena no svarīgākajām hidroelektrostacijām pasaulē.
Tā nodrošina milzīgu daudzumu atjaunojamās elektroenerģijas. Vienlaikus tas arī parāda, ka milzīgs enerģētikas projekts var sniegt lielu labumu. Taču tas var arī radīt pastāvīgu zemes, dabas un kopienu zaudējumu. Numur 5. Milau viadukts. Dienvidu Francijā ir tilts, kas ir ļoti augsts. Dažreiz to pat sedz mākoņi. Tas ir Milau viadukts. Tas šķērso Tarnas ieleju un ir daļa no A75 šosejas. Tā augstākais tornis sasniedz 343 metrus no zemes līdz pašai virsotnei. Tas ir augstāks nekā Eifeļa tornis. Paša šosejas segums atrodas gandrīz 270 metrus virs ielas. To projektēja inženieris Mišels Verlodier un arhitekts Normans Fosters. Būvniecība sākās 2001. gadā, un tilts tika atklāts 2004. gadā. Tā kā iela ir ļoti dziļa, nebija viegli būvēt ceļu atrodoties tik augstu. Tāpēc vispirms garās tērauda ceļa daļites tika izgatavotas abās ielas pusēs. Pēc tam tās lēnām tika pastumtas pāri lielajiem betona balstiem, līdz abas daļas satikās vidū. Pateicoties šim tiltam, transportlīdzekļiem vairs nav jābrauc lejā ielā un jāizmanto šaurais Milau ceļš. Ceļojums starp Ziemeļfranciju un Dienvidfranciju kļuva daudz ātrāks. No augšas šis ceļš izskatās kā parasta šoseja. Taču zem tā atrodas ļoti dziļa ieleja. Tāpēc Milau viadukts nav tikai ceļš transporta līdzekļiem. Tas ir arī slavens turisma objekts un viens no pazīstamākajiem tiltiem Francijā. Numurs 4. Palm Jumeirah. Dubajā ir liela mākslīga sala palmas formā. Tā ir Palm Jumeirah. Tā nav bijusi dabīga zeme. Tā tika izveidota ņemot ļoti daudz smilšu no jūras dibena un novietojot tās pareizajā vietā. Tika izmantots GPS, lai precīzi izveidotu palmas koka stumbra un zaru formu. Aptuveni 94 miljoni kubikmetru smilšu tika izmantoti šajā projektā. Taču viļņi viegli var aizskalot smiltis. Tāpēc viņi izveidoja arī lielu pusmēneses formas viļņu lauzi ap salu. Viļņu lauzes ir gara barjera, kas izgatavota no lieliem akmeņiem. Tā garums ir aptuveni 11 km. Tas absorbē un samazina viļņu spēku pirms ūdens sasniedz salu. Celtniecība sākās 2001. gadā. Pēc dažiem gadiem šeit sāka apmesties pirmie iedzīvotāji. Tagad uz salas ir mājas, dzīvokļi, viesnīcas, restorāni, pludmale un turisma objekti. Viens no slavenākajiem objektiem šeit ir Atlantis da Palma. Palm Jumeirah ir ievērojami palielinājusi Dubajas piekrasti, taču būvniecība ir mainījusi arī dabisko ūdens kustību šajā apgabalā. Sākumā aizsardambis bija pārāk noslēgts, tāpēc palmas iekšienē ūdens apmaiņa nebija pietiekama. Tāpēc viņi izveidoja atveres, lai jūras ūdens varētu vieglāk ieplūst un izplūst. Ir parādījušies arī veci ziņojumi, kuros teikts, ka daļa salas nedaudz kustas vai grimst. Taču attīstītājs to apstrīdēja un nav skaidru pierādījumu, kas apliecinātu, ka visa Palm Jumeirah sala ir apdraudēta ar nogrimšanu. Skaidrs ir tas, ka to nepieciešams pastāvīgi uzraudīt un kopt, jo tā ir veidota no smiltīm un atrodas tieši jūrā. Palm Jumeirah ir pierādījums tam, ka cilvēks spēja radīt jaunu zemi ūdens vidū. Taču tas arī parāda, ka mainot jūru, ir jārisina arī šīs izmaiņas ietekme uz viļņiņiem, ūdens straumēm un jūras vidi. Trešajā vietā – Trīsaizu dambis. Pie Janzi upes Ķīnā atrodas Trīsaizu dambis. Tā uzstādītā jauda ir 22,500 megavati, tāpēc tas ir viens no lielākajiem hidroelektrostacijām pasaulē. Damģa garums pārsniedz 2 km un tā augstums ir 185 metri. Aiz tā atrodas milzīgs rezervuārs, kas stiepjas 100 km garumā pa Janzi upi. Tas ražo elektrību, izmantojot spēcīgo ūdens straumi. Ūdeni novirza caur lielām turbīnām. Tas griež ģeneratorus, kas ražo elektrību. Dambis arī palīdz kontrolēt plūdus un nodrošina lielu kravas kuģu pārvietošanos pa upi. Taču šim projektam bija arī ļoti liela cena. Vairāk nekā 1 miljons cilvēku tika pārvietoti, jo rezervuārs apludināja viņu mājas, laukus, pilsētas un dažas pilsētu daļas. Zem ūdens tika aprakti arī seni tempļi, kapenes un arheoloģiskās vietas. Eksperti centās pārvietot vai dokumentēt dažus svarīgus artefaktus pirms rezervuāra piepildīšanas, taču ne visu izdevās izglābt. Radās arī problēmas, piemēram, zemes nogruvumi un izmaiņas Janzi upes dabiskajā stāvoklī. Ir arī populārs apgalvojums, ka rezervuāra svars nedaudz mainīja zemes rotāciju. To iespējams izmērīt ar datiem, kas tika publicēti. Šī ir ļoti jutīga iekārta, taču efekts ir ārkārtīgi niecīgs, un tas nerada nekādas jūtamas izmaiņas dienas ilgumā. Trīsaizu dambis nodrošina milzīgu daudzumu elektroenerģijas.
Taču tas arī skaidri parāda, ka lieli projekti var sniegt ievērojamu labumu, vienlaikus radot pastāvīgu ietekmi uz cilvēkiem un dabu. Otrajā vietā – kanāla tunelis. Zem Lamanša kanāla atrodas tunelis, kas savieno Angliju un Franciju. Tas ir kanāla tunelis. Tā kopējais garums ir gandrīz 50,5 km. Apmēram 37 km no tā atrodas zem jūras, tāpēc tas ir tunelis ar garāko zemūdens posmu pasaulē. Parasti automašīnas šeit nebrauc pašas. Automobīļus, kravas automašīnas, autobusus un motociklus iekrauj īpašā vilcienā, ko sauc par Le Chateau. Šeit kursē arī Eurostar pasažieru vilcieni un kravas vilcieni. Ir izveidoti 3 blakus esoši tuneļi. 2 lieli tuneļi ir paredzēti vilcieniem, un viens mazāks servisa tunelis atrodas pa vidu. Vidējo tuneli izmanto apkopēji, ārkārtas situācijām un pasažieru evakuācijai, ja tas ir nepieciešams. Lielā būvniecība sākās 1988. gadā. Strādnieki no Anglijas un Francijas vienlaikus raka tuneli, izmantojot lielas tuneļu urpšanas iekārtas. Kamēr iekārta virzās uz priekšu, tā izrok iežus, un tuneļa sienas uzreiz tiek apšūtas ar betonu odarējumu. 1990. gada 1. decembrī abi divi grupas satikās zem jūras. Pēc turpmākas būvniecības un testēšanas kanāla tunelis oficiāli tika atklāts 1994. gadā. Tādēļ tagad ir iespējams ceļot starp Lielbritāniju un kontinentālo Eiropu, neizmantojot prāmi vai lidmašīnu. Brauciens ar Le Chateau pats par sevi aizņem tikai apmēram 35 minūtes. Būvniecība bija dārga un izmaksas pārsniedza sākotnējo tāni. Taču līdz pat šai dienai to joprojām izmanto pasažieru, automašīnu un kravas vilcieni. Kanāla tunelis ir kā garš pazemes dzelzceļš. Vienīgā atšķirība ir tā, ka virs tā atrodas pati jūra. Numur 1. Delta darbi. Liela daļa Nīderlandes ir zema un viegli aplūstama. Tāpēc valsts izveidoja milzīgu dambi, aizsprostu, plūdu vārtu, slūžu un vētras uzplūdu barjeru sistēmu. Tā ir delta darbi. Projekts sākās pēc smagajiem Ziemeļjūras plūdiem 1953. gadā. Dambi tika iznīcināti un plašas teritorijas aplūda. Nīderlandē gāja bojā vairāk nekā 1800 cilvēku. Pēc katastrofas valdība nolēma pastiprināt valsts aizsardzību pret jūru. Tā vietā, lai apsargātu visu garo piekrasti, viņi aizvēra vai sašaurināja vairākas ieejas, pa kurām ētas paisums varēja viegli iekļūt. Delta Works sastāv no daudzām lielām pretplūdu aizsardzības būvēm Nīderlandes dienvidrietumos. Viena no slavenākajām ir Austrumu šeltas barjera. Tās garums ir gandrīz 9 km, un tajā ir lievas vārti, kurus var aizvērt. Kad pastāv nopietna plūdu draudi, kad laika apstākļi ir normāli, vārti ir atvērti. Jūras ūdens var brīvi ieplūst un izplūst. Tādējādi saglabājas dabiskās paisuma un bēguma maiņas, un šajā apgabalā turpina dzīvot zivis un gliemenes. Tad ir spēcīgs vētras paisums. Vārti tiek aizvērti, lai novērstu pārmērīgas ūdens masas iekļūšanu. Delta Works ietvaros ir arī slīpa barjera, kas aizsargā ceļu uz Rotterdamas ostu. Tam ir 2 milzīgi kustīgi vārti. Kad ir bīstams vētras paisums, tie pagriežas uz ūdens ceļa vidu un aizveras kā 2 lielas durvis. Sistēma darbojas automātiski. Dators uzrauga ūdens līmeni un laika apstākļus. Kad ūdens sasniedz bīstamu augstumu, barjera var aizvērt. Tas nenozīmē, ka Nīderlande būs droša uz visiem laikiem. Jūras līmenis turpina celties, tāpēc ir nepieciešams stiprināt, uzlabot un modernizēt plūdu aizsardzības sistēmas. Taču ir skaidrs, kāpēc Delta Works ir tik svarīgi. Citās valstīs dambi un plūdu vārti aizsargā tikai dažas pilsētas. Nīderlandē tie ir viens no iemesliem, kāpēc liela daļa valsts paliek sausa un apdzīvojama.